Labdien, mīļie draugi! Iepriekšējos video par palīdzību mēs runājam par to, kā ar Valērijas Ņēņikova metodēm palīdzēt saviem bērniem vai tuvam pieaugušam cilvēkam. Bet papildus bērniem un tuvajiem pieaugušajiem ir vēl viens ļoti svarīgs cilvēks, kuram arī ir nepieciešams siltums, atbalsts un palīdzība. Un tie esam mēs paši. Tāpēc šajā ierakstā izrunāsim, kā grūtājos brīžos palīdzēt sev. Jo es zinu, ka reizēm palīdzība tuvam cilvēkam no mums prasa daudz vairāk spēku un iekšējo resursu nekā likās sākumā. Īpaši tad, ja situācija ir smaga un turpinās ilgāku laiku. Un mēs ļoti vēlamies parasti palīdzēt, pārdzīvojam, meklējam risinājumus, cenšamies otru cilvēku atbalstīt. Un šad tad pašiem pat nemanot, pamazām varam emocionāli izsiet. Un tādā brīdī var izrādīties, ka palīdzība un atbalsts jau ir nepieciešami mums pašiem. Ierakstā par palīdzību tuviem pieaugušajiem es jau stāstīju par glābšanas riņķu principu. Tas principā ir tāds diezgan vienkārši un nosaka to, kā lai mēs patiešām varētu palīdzēt otram, ir svarīgi pašiem būt stabiliem, pašiem just spēku, pašiem būt piepildītiem ar iekšējiem resursiem. Un turpat mēs runājam arī par vienkāršiem atjaunošanas veidiem, kā atpūta, pastaiga, atrašanās dabā, uzmanība ķermenim, fiziskas aktivitātes, iespējams arī relaksācijā vai meditācijā. Bet šajā video es to vairs neplānoju stāstīt vai atkārtot, jo šis video ir domāts jau smagākiem gadījumiem. Tādiem, kad jūs esat tik ļoti ieguldījušies palīdzot citam, ka ar parastu atpūtu vairs nepietiek. Tad, kad situācija jūs ir skārusi tik dziļi, ka vienkārši izgulēties, pastaigāties, pavingrot, vienkārši vairs nepalīdz. Un, ja jūs esat saskarušies ar šādu gadījumu, tad ko var darīt? Pirmkārt, efektīva pašpalīdzības metode atkal būs apskaidrošanas lūgsna. Tā ir maiga, bet ļoti iedarbīga metode. Un tā ir pieejama gan kā grāmatā, gan arī kā audio ieraksts. To var izmantot gan, lai palīdzētu citiem, bet arī, lai palīdzētu sev pašam. Atšķirība īstenībā ir tikai vizualizācijā. Tad, kad mēs vēlamies palīdzēt citiem, mēs to lasām vai klausamies, iztēlojoties citus cilvēkus. Bet pamēģiniet to izlasīt vai noklausīties, iztēlojoties sevi savos pārdzīvojumos. Pamēģiniet. Jūs noteikti sajūtīsiet maigumu, līdzjūtību, citas siltas un sirsnīgas sajūtas attiecībā pret sevi. Un tāpat laikā arī atbalstu pleca sajūtu to, ka jums ir uz ko paļauties. Un šīs ir ļoti vērtīgas sajūtas, kas attīstā mūsu iekšējo balstu, ļauj saskatīt sevi labāko un uzticamāko draugu. Un tieši šīs sajūtas ir tas, kas palīdz mums mierīgāk uztvert grūtības un tikt ar tām galā. Un zem šī video apraksta daļā es ievietošu saites gan grāmatai, gan arī uz audio ierakstu. Audio ierakstu es uztaisīju pati,
un tas ir brīvi pieejams YouTube kanālā. Taču es ļoti iesaku arī grāmatu, jo tā ne tikai satura apskaidrošanas lūksnes tekstu, bet arī tas vēsture un stāstus ar pielietošanas rezultātiem. Un arī vienkāršus, bet ļoti svarīgus ieteikumus, kas padarīs klausīšanos un iekšējās pārmaiņas efektīvākas un gaišākas. Otrā metode, kas ļauj palīdzēt sev tikt galā ar spēcīgām emocijām un pārdzīvojumiem, ir personīga dzīves stāsta pārskatīšana. Tā ir īstenībā diezgan vienkārša metode, kad mēs elpojam un ar īpašu noskaņu atskatāmies uz notikumiem, kas mūs uztrauc. To pielietojot, mēs diezgan īsā laikā varam tikt galā ar pārdzīvojumiem. Un, kas ir ļoti svarīgi, pat neutralizēt stresa izpausmes ķermenī, ja tādas ir parādījušas. Un šī metode ir detalizēti aprakstīta Valērijas Ņēņikova grāmatā Izproti savu slimību, un jūs pilnīgi noteikti varat apgūt to patstāvīgi. Vai arī kā variants, vairākas reizes gadā es organizēju praktisku tādu nelielu online semināru, kurā detalizēti jau stāstu par šo metodi, atstāstu visu, ko esmu dzirdējusi no Valērijas Ņēņikova par to. Un līdz ar to, ja jūs vēlaties ne tikai apgūt šo metodi, bet arī uzzināt par to vairāk, es atkal zem video atstāšu saiti uz semināru, lai jūs varētu noskaidrot nākamā semināra datumu un pieteikties un piedalīties. Dalības maksa parasti ir simboliska, bet apgūstot šo metodi vienreiz, tas zināšanas un prasmes paliks ar jums uz visu mūžu, un jūs varēsiet tas izmantot gan, lai palīdzētu sev, gan arī iemācīt šo metodi saviem bērniem un citiem tuviniekiem, jo viņa patiešām nav viņa sarežģīta, vienkārši bišķiņ jāizskaidro ta specifika. Un trešā metode, kas mums palīdz īpaši nopietnos gadījumos, ir kinozāles metode. Tā ir paredzēta tādiem īpaši nepatīkamiem notikumiem. Tā, laikam viņus varētu nosaukt. Principā visiem traumatiskiem. Un šī metode palīdz mums gan pieņemt notikušo, gan arī sakārtot savas domas, savu attieksmi pret situāciju. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja nepatīkams notikums ir atstājis kaut kādas sekas, piemēram, kopš tā notikumā, noteiktas situācijās jūs vēl joprojām jūtat kaut kādas spēcīgas emocijas, piemēram, bailes, nožēlu, sirdsapziņas pārmetumus, dusmas, jebkādas citas emocijas. Tad kinozāles metode palīdz tās neutralizēt. Šī metode arī ir pieejama grāmatās un ir aprakstīta konkrēti Valērijas Ņēņikova grāmatā Kā iemācīties mīlēt sevi. Un saiti uz to grāmatu es arī atstāšu zem šī video, lai tur ir tāda forša instrumentu kaste. Bet ir viena nianse. Ja jums nesanāk pielietot šo metodi patstāvīgi, tad noteikti piesaķieties konsultācijā un pirmo reizi izdarīsim kopā. Ar vienu reizi pietiks, lai jūs šo metodi apgūtu, un tas būtu pēc tam jums labs atbalsts daudziem gadiem, bet pirmo reizīti vajadzētu izdarīt kopā. Es ļoti gribētu to vienkārši ierunāt un nopublicēt, bet es teikšu godīgi, tas būs bezatbildīgi no manas puses.
Jo arī Valērijas Ņeļņikovs bieži uzsver, ka cilvēks nav veļas mazgājama mašīna. Mazgājot veļas mašīnā, mēs nospiežam pāris pogus un diezgan precīzi zinām, kāds būs rezultāts. Bet cilvēks katrs ir unikāls. Un reakcijas, sajūtas un arī rezultāti, pielietojot vienu un to pašu metodi, mēdz būt ļoti atšķirīgi. Un tieši tāpēc pirmo reizi es jūs aicinātu pieredzēt kopā, lai es varu visu kārtīgi izskaidrot un lai mēs kopā varētu panākt pēc iespējas labāku rezultātu. Es ļoti, ļoti ceru, ka šis neliels ceļvedis pa Valērijas Ņeļņikova metodēm jums noderēs un palīdzēs atbalstīt sevi un caur sevi visu apkārtējo pasauli.